Un šobrīd mēs piedāvājam mūsu kolēģis Lindas Krūmiņas sagatavoto kultūras aktualitāšu tiešraidi, ja tā var teikt. Linda, vārds tev! Labrīt, skatītāji un kolēģi! Esmu Zinātņu akadēmijas lielajā zālē, kas ir atzimusi kā koncerta zāle. Un šeit notiks viens no Baltās nakts pasākumiem. Ar mani kopā ir producents Juris Millers. Labrīt, Juri! Ar ko neparasti ir šī vieta? Labrīt! Šī vieta vispirms ir neparasta ar to, ka 42 gadus tā ir bijusi faktiski aizmirsta un daudziem nezināma, jo 1955. gadā, kad šī zāle tika uzbūvēta, gandrīz katru dienu no 55. līdz 72. gadam šeit notika koncerti, teātri, izrādes, kino lektorija un, protams, ko tur slēpt arī komunistiskās partijas kongresi, jo tolaik šī bija greznākā zāle Rīgā, kurai bija sava orķestra bedra, starp citu trešā orķestra bedra Rīgā pēc Nacionālās operas un Nacionālā teātra un, protams, arī skatuve, kuras, starp citu, ir maķenīt lielāka nekā Latvijas Nacionālajā teātrī. Bet tam visam punktu pielika, diemžēl, nelaimīgs notikums, ugunsgrēks, kas notika 1972. gada decembrī, pēc kā vēsta leģenda un stāsta aculiecinieki maestro Raimonda Paula koncerta 72. gada Ziemassvētkos, un toreizējā akadēmijas vadība šo situāciju izmantoja kā iegānstu, lai skatuvi nevis atjaunotu, bet aizmūrētu. Un aizmūrēti tā bija 42 gadus. Tieši tādēļ arī ļoti daudziem ir pārsteigums, ka šajā ēkā vispār ir kaut kas tāds. Un tagad pēc 42 gadu pārtraukuma šī zāle atgūs savu spožumu un atkal būs pieejama rīdzniekiem un Latvijas iedzīvotājiem. Un, protams, mūsu valsts viesiem. Baltā nakts, kā to varēsim izbaudīt? Baltā nakts būs ļoti liels un interesants pārbaudījums mums, jo oficiālā koncerta zāles atklāšana būs tikai 20. septembrī, bet jau rīt mēs aicinām ikvienu Baltās nakts apmeklētāju ienākt arī pie mums, jo 6:00 un 9:00 vakarā šeit notiks Sinfoneta Rīga koncerti, jāpiebilst, absolūti bez maksas. Un šī būs pirmā unikālā iespēja apskatīties šo zāli. Jā, es atvainojos, ja kaut kas vēl nebūs pilnībā pabeigts, bet, kā mēs labi zinām, daudzos lielos un megaprojektos pat pēc atklāšanas vēl daudz kas nav pabeigts. Mums vēl ir 2 nedēļas līdz atklāšanai. Tā kā daudziem būs iespēja pirmajiem apskatīt to, kāda tad izskatās koncerta zāle Rīga. Šeit esot unikāla akustika. Jā, šajā zālē tik tiešām ir unikāla akustika, ko jau ir apstiprinājuši ne tikai mērījumi ar mērierīcēm, bet arī visi Latvijas populārākie un slavenākie diriģenti un mūziķi, kuri jau ir šeit bijuši un arī jau iemēģinājuši šo zāli. Un šī akustika šeit ir izcila pateicoties interesantajai zāles formai, proti klasiskajam amfiteātrim un apdars materiāliem, kuri ir saglabāti oriģinālie. Tie ir koka paneļi un tās ir ģipšas sienas, kas bija izbūvēts vēl 1955. gadā, un, kā mēs labi zinām, tolaik mikrofoni vēl nebija tik plaši pielietoti koncertu un izrāžu laikā kā mūsdienās, tādēļ zāle bija jābūvē tā, lai ik viens skatītājs pat pašā pēdējā rindā dzirdētu, kas notiek uz skatuves. Šī zāle, ar ko varbūt tā ir pārsteigusi visvairāk šobrīd, ka tā atzimst? Varbūt ar to, ka ļoti daudzi mūziķi, gan Margarita Vilcāna, gan Ojārs Grinbergs, gan Viktors Lapčēnovs, kur šeit ir uzstājušies, arī Zigmārs Liepiņš, viņiem atmiņas par šo vietu ir bijušas interesants, un daudzi no viņiem arī šeit atgriezīsies uz šīs skatuves. Piemēram, Ojārs Grinbergs būs ne tikai atklāšanas koncertā, bet arī brīnišķīgā koncertā Stabulnieks Čaks Rīga, kas notiks Ulda Stabulnieka dzimšanas dienā 8. oktobrī, un kurā skanēs Stabulnieka dziesmas, kas ir veltīts mūsu sirmajai Rīgai, un dziesmas ar Aleksandra Čaka vārdiem. Ņemot vērā, ka skatuve bija aizbūvēta, vai to atdzīvinot, gadījās arī kādi arheoloģiski pārsteigumi? Jā, mēs esam atraduši, piemēram, 1955. gada vēstuli nākamajām paaudzēm, un runājot par šiem arheoloģiskiem atradumiem, tieši tie mums deva tādu kā impulsu tuvā nākotnē jau atvērt muzeju vai ekspozīciju. Mēs atradām istabu, kurā kādreiz ir strādājuši VDK darbinieki. Un šajā istabā mēs esam nolēmuši izvietot ekspozīciju, kas ir veltīta LPSR laikam. Un
Tādēļ varbūt izmantojot iespējas, gribētu vērsties pie visiem Latvijas televīzijas skatītājiem. Ja jums mājās ir jebkādi padomju laika artefakti, gludekļi, teikanas, straumes, kafijas dzirnaviņas, jebkādi karogi, plakāti, vimpeļi, viss, kas ir bijis saistīts ar mūsu vēsturi, kas bija starp 40. un 90. gadu, esiet lūdzu tik mīļi, dāvājiet šos eksponātus muzejam, kurš būs pieejams ikvienam Koncertzāles Rīga apmeklētājiem. Savus eksponātus varat atnest uz Zinātņu akadēmiju un atstāt pie dežuranta jebkurā jums ērtā laikā un atstājiet arī savu vārdu, uzvārdu un telefonu numuru. Mēs būsim jums tiešām ļoti, ļoti pateicīgi. Šī koncertzāle ir apliecinājums arī tam, ka privātā iniciatīva var palīdzēt realizēt ļoti vērienīgus kultūras projektus. Jā, šis laikam ir absolūti unikāls projekts ne tikai Latvijā, bet es gribētu teikt pat pasaulē, jo šajā projektā nav ieguldīts neviens cents, ne valsts, ne pašvaldības naudas. Tas viss ir izdarīts par Latvijas sabiedrības un uzņēmēju līdzekļiem. Un zāle noteikti turpinās savu dzīvi arī tālāk. Protams, šeit būs ļoti daudz koncertu, bet par tiem noteikti meklējiet informāciju internetā. Teātra izrādes, koncerti, Koncertzālē Rīga un gaidām ciemos jau rīt, Baltajās naktīs. Atklāšana tātad 20. septembrī, bet Baltā nakts daudz intīmāk un daudz neparastāk. Noteikti apmeklējiet!